ar to firmu, vai ne? Tad man jau arī likās, kad es jau tik tiešām arī pie tās kameras esmu pieradis, vai ne? Šaus. Tas tā parasti, tā iekļauj viņi tik tālu. Jā, bet tagad tas ir darbs, un pie tā ir, cik es saprotu, ir savi kanoni, savi likumi, un sava steiga, un savas nebūšanas, bet tas viss vienkārši jāzina. Nu, tas arī ir darbs, jā. Var runāt mēnesi un divus un pusgadu. Mēs esam ar to pašu Martu Hahelu, mēs ik pa brīdim es esmu viņam zvanījis, es teicu, ka laikam beidzot apnika, jā. Nu, tad, kad piekrīt cilvēks, kad pierunā. Un ir cilvēki, ar kuriem ir ļoti viegli sarunāt šo te tikšanos. Nu, tā kā arī jums varbūt, ja, kad nav šī te bazakala. Šīs sestdienas rītā mēs esam Mazurenko ģimene. Mājās, jā. Šīs sestdienas rītā mēs esam Mazurenko ģimenes mājās. Un vai tas ir parasts sestdienas rīts, kad jūs visi ģimene esat kopā? Neparasts gan. Tagad jau ir tā, ka mēs esam palikuši mājās ar papiņu vieni paši, bērni ir prom, un tagad jūtam, ka vajadzēja vēl kādu bērniņu, tā kā māja tāda patukšāka. Bet, Dacīte atbrauca, bet Ilzīte nevarēja tikt. Ilzīte šogad beidz medicīnas akadēmiju, 2 vietās strādā, un izējumās dienās parasti ir darbiņš. Tā šoreiz kuplāk nekā parasts. Mums vēl babiņa ir, jā. Arī, babiņa būtībā tā ir mūsu auklīte, kas auklēja mūsu bērnus un mūs, tad, kad viņa bija spējīga, bet tagad ir otrā, tagad mums ir babiņa auklē. Mēs to darām visi kā varam, padruskai. Tā viņa smaga slimība pārcieta tagad. Ceļās augšā, veca jau nav, tikai 89 gadus. Tā gaidām 90 gadu jubileju. Jā, es gribēju teikt, ka ar jums kopā pavisam kuplī šo sestdienu sanāk. Varbūt kādam no skatītājiem jūs tomēr neesat pazīstami, tad lūkšu iepazīstināt ar savu ģimeni. Galva. Man jāstādās priekšā kā ar visu vārdu un uzvārdu, jā? Dzimšanas gads slēp. Dzimšanas gads nav sakams. Tā arī jāsaka, mans uzvārds Nikolais Mazurenko. Kāds ir vārds? Strādāju es Rēzeknes slimnīcā, vispār Latgalē, godīgi sakot, no 72. gada. No sākuma strādāju Viļānos. Tā bija mana pirmā darba vieta, tāda ļoti interesanta, jo tad, kad mēs ar Valdu atbraucam uz Viļāniem, mēs atbraucam ar 2 koferiem. Tik tiešām... Uz 3 gadiem. Uz 3 gadiem, jā. Un mēs griezamies pie tādas dakteres Mičāns, un jāsaka, tad bija tādi laiki, kad nosūtīja cilvēkus uz noteiktu darba vietu, un tad bija paredzēts, ka arī no 2 vai 3 gadu laikā jānodrošina dzīvokli. Mums palaimējās tas, kad mums tajā pašā dienā iedeva atslēgu no pusotravietīga dzīvokļa. Un tā pirmā nakts ir tāda ļoti zīmīga, kad mēs atbraucam ar 2 koferiem, mums gultu nebija, bet mums bija kādi 4 frotēdi vieļi. Mēs tos uzklājām uz grīdas. Palagi un vispār kā bija tā šitā nesaka. Tad mēs uz tiem frotēdi vieļiem gulējam. Un tur sākās arī viss mūsu gan tā ģimene, tāda dzīve. Bet tu pastāsti, kā tev gāja? Jā. Es tev biju aizcīnus līdz istabas vidum. Es tā tuvāk un abi pamodam. Tur, gan darba stāžs, gan tās praktiskās iemaņas, jo mēs tūlīt bijām pēc medicīnas institūta. Tur piedzima mūsu bērni, tur viņi izauga, un ar Viļāniem ir daudz, kas tāds ļoti labu tīkamu atmiņu, ļoti labestīgi cilvēki. Un no 91. gada tad mēs
pārvācamies uz Rēzekni, sakarā ar to, ka darbs bija šeit, man, pēc tam sievai. Un tā, mēs tagad te dzīvojam un strādājam pa darbu. Tas ir kaut cits jautājums. Es domāju, ka šodien jau jūs laikam interesē vairāk tā sadzīviskā lieta, ja? Jāsaka gan tā, kad priekš mums tāda īpaša ģimene ir tādā ziņā, kad mēs esam abi ārsti, mediķi, un mūsu dzīve un darbs, tas ir darbs. Mēs strādājam, atnākot mājā, mums vēl joprojām turpinās tās pašas runas par medicīnu, tāpat runa par pacientiem, un bieži vien bērni, no bērniem nācās tādi pārmetumi, kad tad jūs beigās arī ar kaut ko citu nodarbojaties, ka tikai ar saviem slimniekiem un visu pārējo. Varbūt, ka tas ir ietekmējis, ja vecākā meita studē medicīnu. Bet savādi ietekmēs, jo vecākā tikai medicīnu, bet mazais tikai nemedicīnu. Ko studē, Dace? Es studēju ekonomiskās informātikas un vadības fakultātē Latvijas universitātē un jautājumā tieši par to medicīnu. Jā, es sākumā domāju, ka man arī ir jāiet uz medicīnu, ka man vecāki ir mediķi, tad man arī jābūt ir mediķi. Bet es kaut kā apdomājos, es iejutos tā kā nedaudz ārsta lomā, un es tomēr sapratu, jā, man medicīna ir ļoti tuva. Jā, labprāt, es klausos, ka man mamma un tēvs stāsta par operācijām, par slimniekiem, par visiem tiem notikumiem. Jā, labprāt, man patīk aiziet uz slimnīcu, paskatīties, kā tur viss notiek un kā, bet pati būt par ārstu es tomēr nevarētu. Un pamazām es iestājos pēc 9. klases komerces skolā, un tur es arī nonācu pie tā secinājuma, ka man vajadzētu iet studēt kaut ko tādu. Sākumā es domāju tieši pašu ekonomiku, bet tas bija kaut kas druscīt ne tā, ko man vajadzēja. Un kad es uzzināju par ekonomiskās informātikas un vadības fakultāti, tas tieši bija tas īstais. Es domāju, ka viņa pareizi ir izvēlējusi savu profesiju, jo es pēc būtības arī esmu tāds pragmātisks cilvēks, jo tam man ir mācījis tēvs, viņam kaut arī nebija tāda liela izglītība, jo viņš tagad dzimis 1897. gadā, un es biju viņa beidzamais bērns, pēdējais dēls. Viņam ārkārtīgi liela tāda dzīves pieredze, bet es tik tiešām līdz šai dienai es brīnos, kā cilvēks, kā tā dzīve to cilvēku māca. Un viņš man ir mācījis daudzas tādas gudrības, kuras tiešām tagad it kā es sevi uzskatu kā ar augstāko izglītību un jau 50 gadi un tā tālāk. Jau bišķi vairāk, jā. Bet tajā pašā laikā to, ko viņš man ir mācījis, teiksim, tādas principiālas lietas, vai ne, tās paliek spēkā. Un šeit jau arī ir tā ģimenes pārmantotība, tā ģimene kā tāda, vai ne, jo kā mēs zinām, mēs diemžēl esam dzīvojuši un auguši tajā sovietisma garā, vai ne, kad tā ģimenes loma tika noniecināta principā, jo tad jau, kā mēs atceramies, tad bija ļoti svarīgi braukt kosmosā, pat traktoristi sievietei strādāt un tā tālāk, vai ne. Un katrā gadījumā manā skatījumā visas tās attiecības ģimenē gan starp sievu, gan vīru, tādas tīri perversīvas, vai ne. Tas arī deva tos rezultātus, vai ne, kad tagad, ja mēs paskatāmies, diezgan daudz to nelaimi sākās no tā, kad nav tās ģimenes, vai ne. Un neskatoties ar mūsu, teiksim, grūtajiem pašreiz tiem laikiem ekonomiskajiem, tur, kur tā ģimene ir stipra, tur, kur tā ģimene tik tiešām ir, tas ir vieglāk to pārciest. Un, teiksim, sieva ļoti to Santa Barbara
skatās. Man tā filma ļoti nepatīk, bet katrā gadījumā es viņu ļoti atzīstu to, ka tur šajā filmā tiek risinātas, savdabīgi vai ne, bet tiešām tās ģimenes problēmas tiek risinātas. Un ja tā ģimene ir stipra, tad arī ir tie bērni arī stipri, izturīgi vai ne. Un šajā sakarā jau es sāku runāt par to tēvu. Tad viņš bija tik tiešām pragmatisks cilvēks, un viņš arī mani audzināja tādu noslēci, kad ir jābūt ģimenei, un ģimenei katram jābūt savu vietā, un katram un tad, ja tā ģimene ir stipra, tad jau gan izdzīvosi visos laikos. Ar mūsu mašīnu sabučoja tik smuki. Mums bija ļoti laba situācija. Bet arī tik tiešām bija tāda tā situācija, kad man palika to cilvēku žēl. Viņš arī vidēji gadu vīri. Un es tagad braucu uz tās skolas ielā ārā. Un griezt pa kreisu. Un viens žigulis, taisni. Bet tā lēni nāk. Kur jūsu mājās, jūsu dzīvoklī ir tās ģimenes mīļvietiņas? Ko mēs tā nosacīt varētu saukt par pavardu? Droši vien, ka virtuve. Es tā domāju. Jā, sanāk kopā. Protams, runā nevis zolīdi, kā tas vajadzētu būt klusējot un atdodot godēdienam, jā, kā tas būtu pareizi. Tiek aprunāts viskas. Es domāju, ka tā ir virtuve. Jo pēc tam, kad vakarā katrs aiziet savā istabā un katrs lasa, ko grib un dara, mācās. Bet šeit tad ir tā kopā sanākšana. Ja viņi ir. Jā. Tāds darbs, ka nevienmēr mājās ir. Kā es teicu, kādreiz ir tā, kad es no dežūras atnāku, papiņš izsaukts, un tad nākušā dienā slimnīcā satiek, un viņam jautāja, tu turpat vēl dzīvo. Jā, jo atkal tā. Tā tas ir, un tā tas mums patīk, acīm redzot. Un tev kā tas patīk? Es faktiski tā grūti ļoti pateikt, kur tieši būtu tā. Droši vien varbūt tiešām virtuve, kad mēs tiešām visi tā sēžam, lai cik tas bēdīgi nebūtu, tomēr mums arī televizors, jā. Ir tas savienotājs, kas visus piespiež, tā teikt, vienā vietā atrasties un tā pasēdēt tā. Un tad es, teiksim, domāju, man ļoti mīļi ir pašai sava istaba arī. Es tur parasti varu sēdēt, kad man ir bēdīgi vai kā. Tiešām tā nemāku pateikt tā viena konkrēta visiem tā sēšanas vieta. Tā. Jūs kaut kā tā plānojat, teiksim, tādas kopīgas brokastis, kopīgas vakariņas? Cik tas ir iespējams? Nē, tas ir spontāni. Nē, es gribas. Sanākam visi piecēlušies, teiksim, izējumās dienās kopā. Tāpat arī darba dienās. Jā, pieceļamies visi. Bet sanāk jau kopā. Jā, bet mēs neplānojam. Tas plānos gan. Viskaistāk jau bija tad, kad babiņa bija spēkos. Tad jau bija tādi garšīgi ēdieni. Tā jau bija katru rītu, bet ko papiņam varētu garšīgi? Es saku, mammīte piecēlusies, bet viņa ko papiņam? Jā, tas tiešām, kad par to babiņu mēs runājam, tad jāatcerās, kā es jau teicu par savu tēvu, jo tā mums babiņa arī tādas tās ģimenes saistošais tas cilvēks, jo es atceros, kad ejot uz darbu, vienmēr bija no rīta mums bērniem bija brokastis noteikti un jāpēd. Un tā, kad es pēdu brokastis un mamma pēd brokastis, obligāti bija jāpasaka, cikos būsi mājā. Un tad, kad viņa pateica, cikos būsi mājā, tad atnākot no darba, vienalga kurā laikā, tad bija tā karoti vienā pusē, otrā jāpēd, un tā, kad esi pāēdis, vai ne, tad var sākt visu māju atpūsties vai darīties un tā tālāk. Vēlreiz es par to saku, ka tie bija cilvēki ar citu ģimenes sajušanu un ar citu ģimenes atbildību. Un pateicoties tik tiešām babiņai, mums tie bērni tādi jauki, neskatoties uz mūsu tādu nejauku ar mammu darbu, vai nekad mēs mājāmās. Un viņi ir pieskatīti, izauklēti. Tā tas ir. Es atceros pirmo reizi, kad bija, tās auklīšu problēmas jau tad bija ļoti lielas. Teiksim, es pārnācu mājās, man pusdienas jau bija jāsagatavo un jāatstāja viss tā kā vajag, un pārnācu mājās pirmo reizi, kad babiņa bija, ja?
sāka auklēt mūsu bērnus, un es pārnācu mājas, viņa man nolika priekšā siltu zupu šķīvi, es nevaru ēst, es sēdēju un raudēju. Šausmīgi. Jā, tiešām viņa, es nezinu, tiešām tāpēc, ka es domāju, ka specialitāte arī, teiksim, man nebūtu tāda. Es daudz ko būtu zaudējusi, ja nebūtu babiņa, ja viņa visu to nebūtu mums darījusi. Tas tāds. Tas ir cilvēks, kas ir izauklējis jūsu bērnus. Jā, mūsu bērnus mums gan bija problēmas lielas, jā. Dace uzskatīja, ka viņa ir babiņas meita, bet es esmu tikai mamma Dacei. Un tāda mums bija liela problēma. Dace teica, paklausies, baba, tu esi mūsu ģimenes loceklis vai nē, vai mamma tevi ir dzemdējis vai nav? Tad viņa bija dusmīga, jūs ar tām modernām idejām, jā, stāstat visu bērniem, es nezinu, ko atbildēt. Un bija jau vēl, es atceros, kad bija tā, kad Valdei bija jābrauc uz kursiem, specializācijā. Un Ilzai bija 2 gadi. Nē, gads un mēnesis. Gads un mēnesis. Un tad, ja viņa neaizbrauc, tad tur bija švaki. Un tad mēs no mēs no Viļāniem ņēmām auklīti. Un, lai varētu... Varakļāni tie bija. Vai tie bija varakļāni, jā. Un mēs tajā laikā maksājām, es atceros, 60 rubļu. Tā jau bija praktiski bez mazā visa alga, vai ne? Un tā auklīte bija tāda, kas viņai bija jāsagatavo visu, jā. Un vēl atnācam viņa no tās skolas, un vēl tā Ilze bija ar slapju dibenu. Un nevarēja neko uz viņu teikt arī, jo viņa paceļ cepuri un aiziet, vai ne? Teiksim, tā kā šī babiņa mums jau ir tā, kas... Tiešām raudīnīgi savu. Viņa ir jūsu pašu babiņa vai... Nē, pilnīgi sveši cilvēks. Jā. Pilnīgi sveši. Bērni vēl strīdējās. Atceries, kad Ilzei sāpēja zobi un baba bija paņēmusi Ilzi klēpi un tu tacīt stāvēs klāt un teikt, laid viņu vaļā. Citādi es tev tūlīt pārstāšu mīlēt. Jā, to es atceros, bērnībā bija tāds uzskats, ka babiņa ir tieši mana. Viņa vairāk nekam citam nav. Tēvs, māte un māsa, protams, viņi ar viņu var kontaktēties, runāties, bet samīļot viņi var tikai un vienīgi mani. Ka tā ir mana babiņa. Bet Dace bija ļoti īpatnējs bērns. Ilzi mēs, teiksim, aizvedām uz bērnu dārzu. Nu, kā jau bērnu dārzā, viņa ātri pierada viss, jā, un es vienreiz aizvedu viņu, skatos, viņa tā savoka zeģbikses tā dubultā. Es saku, meitiņ, kāpēc tu tā dari? Viņa saka, nu, lai panāk šodien. Jā, kāds viņai pāri darīs. Nu, es domāju, ja tu ar zeķbiksēm kausies, tad jau nekādi zilumi nebūs, jā. Bet Daču, ko aizvedām uz dārziņu, un viņa pārnāca no dārziņa, apsēdās pie galda un sēdēja. Mēs jautājām, Dacīt, kas tev kaiš? Nekas. Dacīt, tev kāds pāri nodarīt? Nē. Un sēž. Jūs nevarat iedomāties, kā tas izskatās, ka mazs bērns sēž pie galda. Mierīgi, ne viņam blēdības prātā, tu ēst kaut ko gribi. Nē. Un mēs nocīnījāmies 4 mēnešus un nevarējām viņu uz bērndārzu vest. Beidzot, baba neizturēja. Jā, jā. Un tā negāja bērndārzā. Tā jau arī ir tā problēma. Neraudāja, gāja, aizved atstāja. Kad principā jau tā arī manas, Ilze jau arī, man liekas, tikai gadu kaut kur vairāk bija bērndārzā. Nu, pārāk ilgi nebija jau. Kad bērni jau nu jāaudzina pašiem. Bērni ir jāaudzina. Halo? Jā. Tad atgriezās pie mums. Nav savu ģimeni šeit. Bija viņa, kad izsūtīja vīrs, viņa aizgāja projā, bērnu nav. Brāļa meita ir, bet... Tā viņa, viņa būtībā ieaugus mūsu ģimenē, tik daudz gadus. Un bērni mazi bija... Tātad no Vidzēmas jau vai no Kurzemes, ar kuru bija? Atvēs.